We coming Latvia! Не надо. Нет, никогда! Bedres uz bedri dodas viņi. Liekas sāksti jaunu dzīvi. Bedres uz bedri dodas viņi. Vai bēgļi, bēgļi, bēgļi. Kā tu sēsiet? Nezinu. Mazliet tā, pa vieglo. Ko tur telefonā? Un kur ir kamera beidzot. Es tik šitajā tavā blogā. Jā. Kas tā pudelē? Šveps. Vai viss izvēl, jā. Jā. Man sauc Gačiņš, un šodien mēs parunāsim, kā mums salūtā gāja. Labvakar, jaunais pāris, kā jums šodien patīk salūts, ja jūs viņu vispār redzējāt? Oh man! Oh, you can speak Latvian, yes. So I'm like asking, how did you like this big glossy thing in the sky, like with all the fuzzy stuff? Fireworks, yes. Oh, did you saw these fireworks? Did you like them or something like that? It was amazing, yeah. That was amazing. Lai visiem labi šodien svinās. Jā, tieši tā. Un mjau? Mjau. Tas ir Zaktas telefons. Ko tu dari vispār šodien? Nu, pastāsti. Es vienkārši zogu. Es pašlaik 300 eiro nozogu jau. No kā? No visādiem cilvēkiem. Dzērušiem vai? Jā, no visādiem. Tie arī, kur geraču lieto, viņi gulēja, es tāds aptīrīju viņus. No veciem cilvēkiem arī? Jā, tie, kur bija ratiņos un... Es domāju par to, ka grib uzņemt tos bēgļus Latvijā, tos 250. Es domāju, ka viņi ir fiziski ietekmēti. Viņi nav savi fiziski ietekmēti. Tā kā ķīnietis viens bēglis ienāk un 100 atved līdzi. Tad Vecrīgā uz ielas nodzīvoju pilnīgi, man nebija kur dzīvot. Tagad man ir kur dzīvot, bet es saimnieci par īri nespēju samaksāt. Man pensija nav tik liela, un tāpēc es nāku un spēlēju un dziedu. Всё ищет вход к воротам рай. Боясь горениям огней. Kā biznesmens vai kā pareizāk latviski pateikt, latviski pateikt biznesmens, respektīvi ir ļoti labi, kad brauc cilvēki iekšā un mēs viņiem varam dot darbu, jo īstenībā viņi jau brauc pēc savu darba, viņi brauc pēc atalgota darba. Respektīvi, mēs viņiem varam dot atalgotu darbu. Tur visi brauc prom latvieši, jā, un tad vismaz viņu vietā atbrauks bēgļi, un viņi te normāli šansēs, ne? Jā, bet kāds sakars, ko mēs latvieši parasti varam darīt? Tur aiziet mājās, tur uzzīmēt kaut kāds plakāts, un tur iet pie kaut kādas tur ēkas, un baigi protestēt to, ko mums darīt, es nezinu. Tas ir vienīgais jautājums, ko mēs pārstie cilvēki. Kā tu domā, viņus fiziski iespaidot kaut kas mainīsies? Es domāju, ka nē, jo mēs ātri nokļūsim cietumā, un tas ir viennozīmīgi. Tev vajag, bļeģ, tu esi, tā kā, tur ej runāt ar bombžiem, ar kaut kādiem samazgām, ne runāt ar normāliem cilvēkiem, pat normālām lietām, bļeģ. Tu runā ar bombžiem, viņi, bļeģ, stāstu, bļeģ, man dirsā, nahuj, nekā nav, bļeģ. Tu runā ar tādu čalīti, viņam nekā nav, bļeģ, visi ir dirsā, ja? Un tavs channels sastāv no tādiem visādiem, tādiem samazgas, kaut kādi, bļeģ. Bet mēs beidzot esam dabūjuši tevi? Jā, Tu jau neestāc? Tu varētu stāstīt, piemēram, par cilvēku kaut kādus dzīves stāstus, jā, jautāt cilvēkiem, kā viņi izdzīvojuši, ko viņi ir izdarījuši, piemēram. Jā. Ko tu esi izdarījis? Ko es esmu izdarījis? Es pašlaik dzīvoju un cenšos uzlabot dzīvi gan sev, gan visiem. Padomā, pašlaik 300 eiro nozogu jau. Uzmanīgi.
Problēmas vai? Nē. Tad nekur pirsties rīdā. Man vajag gaišos divus. Man nav gaiši divi, es nevienu tīklo dievu. Uz pili bija pie valdības, un viņa teica, visā pasaulē ir tādi, un jātiek galā pašiem. Un toreiz veselības ministrs, neteikšu, kas toreiz bija, bet viņa man iedeva 10 santīmus, kad es aizgāju uz pilsētas domu un teica, lai man dieviņš palīdzot. Ja vajag nopirkt zāli, brauciet ar rikšām. Tas ir noteikti. Vai jums patīk marihuāna? Es neskatos. Es nezinu, kas tas tāds ir. Nezinu, es arī nezinu, kas tāds ir. Jūs jautājat, es atbildu. Nu labi. Jūs sakat, vai man patīk? Es jums saku, ka nē, jo es nezinu, kas tas tāds ir. Daļu šobrīd vēl par to. Es neidiešos visu, man nebija. Es pats iesaka. Tev patīk skvar? Kas tas? Spiežat laiku un subscribe, ja? Un skaties, protams, Edar TV. Es nostājos to pa maukām, tur brauc maukas, ja, skatīt. Būtu vismaz rēcīgi uztaisījis, ka, ķipa, nu, pajautā, iemaucis aizmugrē kaut kādu veceni, ja, ķipa, pajautājis, maukai rumbuls, vai viņa atsūkās pežu viņai, nu, pa kaut kādu brūklu, nu, tas būtu rēcīgi. Ja, tur jau nekā rēcīgi nebija, viņa lietoja heroīnu stāvoklī, būdam, vēl nodarbojas ar prostitūciju. To es nedzirdēju tajā video. Var jums nopš šeities? Droši. Var selfie uztaisīt? Jā, pēc intervijas mums taisam. Davai uztaisam interviju. Davai, es jau piekrītu. Paņemat beņķi, blakus piesēžat. Es gribu interviju, paļabam. Es tā gaidīju jūs šodien. Kas tā varēja izrīkoties? Ingrīda Circene. Ingrīda Circene, jā? Viņa jums iedeva 10 santīmus, jā? Jā, es aizgāju uz domu, viņa man iedeva 10 santīmus, un viņa teica, lai man dieviņš palīdzot. Vienīgais Rubiks man iedeva vienu latu toreiz, ka bija latos, un teica, vai slikti dzīvot Latvijā. Viņš saka, pacieties, drīz būs labāk, bet nekas jau nemainās. Nav nekas labāk. Man ir idejas ļoti labas, kāds taisīt video, piemēram. Jā. Tev ir ļoti laba kamera, skatos, rekur, nu, šitam čalim rokās. Tas ir, jā, Artūr, jā, kameriņi. Man ir daudz scenāriju idejas, nu, gan šausminēm, gan action, gan visādi. Nu, pasaka kaut kādu tur mazu gabaliņu, jā? Nē, nu, bet ar šī tādu sūdu nevarētu uztaisīt nekādu filmu normāli. Nevarētu? Noslēpums, cik jums liela ir pensija? 160. 160. Jūs zināt, jā, ka bēgļiem grib 260 maksāt? Līdz padomu laikam, kas padomu laikā strādāja, līdz 96. gadam, tur jau tikai pa gadiem rēķināja, ne jau par to izpelnīto. Man ir augstākā izglītības, dārzkopības agronoms, un labi pelnīju, un tagad ir jālūdzu. Jautājums, kas katru gadu ir, cik Rīgai gadu? Vai daudz? 815 nebija gadu? Nē, paga, tik daudz, nē, mazāk. Manā vecumā? Es zinu, ka es biju mazāks, bija 800 gadu jubilēja, bet No, manā jā, vecumā. arī, Nu, es jā. neesmu rīdzinieks, ja es zinātu, tad jau noteikti varētu pateikt. Cik tukumam? O, es taču nezinu. Aizgājām apstīties, kas notiek Rīgas svētkos, paskatījāmies. Uguņošana diezgan švaka. Mēs ar Ievu skatāmies Ieva, skatāmies RTV. Man ir 360 eiro alga. Noņemam nodokļus nost pēc Latvijas likumdošanas 330. Noņem vienkārši no. Vispār. Bet kā var būt vispār tik maz alga? Tāpēc, ka Latvijas likumdošana nosaka, ka var būt izmaksāta tik liela alga, bet tas nenozīmē, ka viņai Tā ir nav jābūt izmaksātai algai. Беженцев хотят взять. Нет, против. Против. Мы хоть не граждане, но Нет, все равно против. Почему вы против? Потому что нам самим... Мы родились, мы здесь налоги платили, нам работы нету, а беженцев принимают
им работу дают. Хотят 250 беженцев взять в курсе, да? Зачем? Я думаю, да, в курсе. А для чего? Зачем? Им надо дать жилье, им надо дать работу. А нам скажем так, латышам, которые здесь родились, выросли, налоги платили, нам работы нету, а им просто так... Им еще пенсию будут платить 260 евро. Это прекрасно. А нам ничего. Man patīk daži melnādaiņie, jā, bet visu nepatīk. Sanāk, ka es esmu rasists. Oskar, ko jūs domājat par bēgļiem? Jūs zināt, ka bēgļus grib uzņemt Latvijā? Tas ir kā muļķīgi. Es domāju, ka to nevajadzētu darīt. Kāpēc? Pietīm daudz ieradīsies, viņi sāksies daudz ko, ja kā pretendēt, ja kad viss pāries un sāksies juku laiki. Ja kad. Es pat esmu dzirdējis tādu informāciju, nezinu, no kurienes viņi noplūdus, ja kad, bet es, ka 2017. gadā sāksies, kad trešais pasaules karš. Ja kad. Jā, izrādīs man tikpat tādu. Tā ir locīgs es. Tā ir locīgs es. Jo Eiropas Savienība ir domāta kā viena valsts, bet kad tiešām cita kultūra ienāk. Jo Anglijā jau tur jau cita kultūra. Jā, maz cilvēku. Tā vismaz atbrauks un būs interesantāk. Kas būs interesantāk? Kad viņi sāks diktēt savus noteikumus, kas tur interesanti? Arī pa Norvēģiju runāja, pa šitām visām Anglijām, pa īriem. Bibulē, teiksim tā. Jā? Kuri tais sūdus? Kuri nodarbojas ar šitām nelegālām lietām? Melnādaini. Mēs īstenībā tagad zinām, ko mēs darām. Mēs sēžam pie kebaba, jā? Nekāda mēs kebabu sēžam un vienkārši runājam par kaut kādiem. Mums ir muguras operatoru vai muguras. Es jūtu, jā. Jā, mēs saprotam. Kādi ir labākie? Tas, kur viņš tur par Gačo un to kaimiņu tur kaut ko tur mēģināja izskaidrot kaut ko. Elikas tur par to telefonu zāgi. Tas vispār vienkārši. Tas ir pats labākais. 32 gadu to pizdi. Es esmu skatījies tik daudz Edāra TV kaut kādus sižetus, ka man liekas, tas ir tas, ko vajag tā realitāte. Tas ir, ko cilvēki grib sajust to īsto realitātes garšu, nevis kaut kādas safabricētas, vai ne? Taisnība. Vai, ko cilvēks saka taisnība. Tas jau ir viena balss ir. Un tas, ka vienkārši atcēc to īstenību un nav kaut kādas tādas vēlamās atbildes vai, tā kā sižeta vai kaut kāda satura, bet ir tas tā, kā ir. It is what it is. Skatāties! Edāra TV! Jā! Nē, skaties. Skatās? Brīvības pieminekļi, kā teikti, neesat? Nē. Ziniet, cienīties, es pateikšu atklāt, ja, man jau 55 gadi, ja, un 55 gados man pirmo reizi interviņiem. Maks ir pats viņiem, man pasaka. Tu esi ļoti slavens, jā. Es esmu redzējis tavus video vairākus internetā. Jā, un televīzijā tevi esmu redzējis. Es tādu, kur ka neuzstājos. Man ir nāks prātā, saka, tu pie brīvības pienāks es bijis, vēl kaut kur es bijis, Tā kā Grītsmans, jā? Slavenāks nekā Grītsmans esi? Nē, tik slavenāks neesmu. Bet atceros, ka tāds, ka bija. Bet tā kā otrais slavenākais, jā? Nē, kāpēc? Ir jau slavenāk cilvēku pa manīm. Edāra TV rullē! Skatieties Edāra TV un diezgan loģiskas lietas un tā kā respektējiet to un skatieties laikus, spiedz, subscribe un tā tālāk, dalies ar draugiem. Kaut tev neinteresē, velti 1 sekundi dalies. Ļoti labi. Vai es varat novēlēt rīcniekiem kaut kādu jauku novēlējumu? Visiem atbalsties, Darmaņa. Kādi ir?
Viņš jāparēķina. 6. Kaut 813 kaut kas tāds. Tu ir. Zinu, bet bišķi. Sveiki, jūs treneris esat? Gandrīz vai tur. Gandrīz? Lūdzu, jā. Pa kura jūs komanda esat? Savējie. Savējie. Pa kuri te ir? Kā kuri? Tie paši mūsējie. Kur tu teici gailīna? Norītiņa agruma, norītiņa agruma. Ciemataku meitas vēl, ciemataku meitas vēl. Norītiņa agruma, norītiņa agruma. Ieticēju sētiņā, ieticēju sētiņā. 3 reizītes nodziedāju, 3 reizītes nodziedāju. Celis mana līgāviņ, celis mana līgāviņ. Jau gailītis nodziedāju, Tas bijis daudz plašāk. Tā kā šogad arī mazliet kaut kādas odziņas pietrūka. Pietrūka šādas odziņas tādas.